11 piena paku laivu regatēm kopā izmantotas ir 340,000 piena pakas, un piedalījušās ir kopumā 300 komandas. Tātad 300 piena paku laivas tika sataisītas. Šis augsties gala stacija Lielupe. Nekas tik liels, man liekas, nav redzēts uz Lielupes ūdeņiem. Šī viena daļa. Jā, šī puse. Tur vēl gali nāk tikpat. Šļakata. Un tā ir strūklaka. Tāda pat kā Jelgavas promenādē. Jā. Vislabāk mums redzēt uz upes. Šļakata! Šļakata! Mēs zinām, ka mēs viņu atradīsim arī Lielupē, naftu. Un šodien pie mums ir ieradies arī šeiks no Arābijas, kurš noteikti noskatīsies uz šo visu pasākumu un atbalsta mūs. Mēs viņam esam atnesuši arī dāvanu. Piekakļosim viņu, lai tomēr būvē to rūpnīcu arī uz Lielupes. Tā kā var dabūt daļu no šī te visa arī. XL Plus. Naftas platforma. Tā ir naftas platforma. Tak jau mēs drusciņi esam jau ieguvuši naftu. No Lielupes. Tas ir tikai paraugs. Bet tu nerādi, kamēr vēl zini, kā konstants vēl nav. Jūs zināt laiva, kura tā ir laiva numur 7 veterānu. Tā kā 2 cietumi jau ir aizklapēti, tad man ir iemetuši 3. Nākošajā, pagaidām vēl tikai prototipu versijā, būs jaunais cietums, kas peldēs uz ūdens. Vajag patīrīt. Katru pilsētu vajag patīrīt nedaudz. Mēs piedalāmies pirmo reizi. Izmantojam tehniskas domas visādas, ja? Tā kā mēs esam tehnikums, mums piestrādāja ļoti labi tehniķi, inženieri un paši neesam nekādi šādi tādi. Kas ir sanācis, sanācis. Tiek pasākums veltīts Lācenei Ilzītei, ja, un tiek veidīts, tiek veltīts viņai, lai palīdzētu voljeru uztaisīt. Jā. Un ko tā vēl lai saka? Zupa domāta skatītāju spēcināšanai, lai mums pietiek spēks izturēt šo dienu, un kas gan vairāk ir atbilstoši lācim kā laši. Lūdzu, lai laba apetīte visiem klātesošajiem. Koks ir iestādīts. Stādaudzētava dimzas, mežonīgie dārznieki, Kongo džungļos, palmu ēnā, viens hokentoks sēž uz vakts. Mēs, reku, var redzēt no malas Gaismas pils. Un ausīs Gaismas pils! Tu bļauj atkal, Mēs esam vokāla instrumentālā grupa. Gaismas pils grupa. Varētu būt apspēlēt dažādās improvizācijas veidos Gaismas pils tematika. Un tad mēs tā arī, principā, uz maiņām pa visām dienām tā arī strādājam arī caurām naktīm. Tas ir tas, ko mēs paspējām, bet ir vēl pāris detaļas, kas vēl nāks klāt, tā kā būs jau forša. Un viņš ir ļoti, ļoti stabils. Mums tikai pakas vienā kārtā, kas ir grīdē, jo pāriem ir vairāk, mums tikai vienā kārtā, bet viņš turās un baigi labi. Pakas tur laikam varētu būt pāri pa 1000, bet es nezinu precīzi skaitu gan. Jo neviens jau neskaitīja, bija 1000 un tad bija vēl un vēl pakas. Dzeltenā zemūdene, kanclers, tas ir kanclera nams. Viss sastāvs būs grupa pilnā sastāvā. Lenons un tā tālāk. Bungas, 3 ģitāras īstās, viss ir īsts, viss pa īsto. Uzņēmums Betcon Latvijā. Mēs arī pārstāvām regats, pienmetu svētkus. Un mūsu laiva ir vairāk veidot uz ātrumu. Protams, uz augstu mēs arī cenšamies, uz garumu, bet vairāk uz to ātrumu. Par to mēs cīnāmies pagaidām. Šitie dzeltenie, mēs esam dzeltenie, visi taisījuši to kuģi. Un mūsu nosaukums ir? Bērnos ir spēks. Un mēs visu darām kopā. Informācijas tehnoloģiju fakultātes studentu pašpārvalde.
Mēs tā kā gribējām uztaisīt Trojas zirgu, nu kāds ir sanācis, tāds ir sanācis. Trojas zirgs tāpēc, kad Trojas zirgs ir vīrusa programma datorā, un mēs tā kā datorspeciālisti esam tie antivīrusi, kas to Trojas zirgu tā kā sagūstījuši un iznīcinājuši. Mēs esam šodien ieradušies Jelgavā, protams, tādā nelielā sastāvā, un esam atveduši jūsu pilsētai puķi, kas ķīniešiem simbolizē veiksmi, laimi un pārticību. Tā kā cerams, ka jūsu pilsētai tas noderēs. Ir zaļa zālīte, ir dzīvnieciņi, skudriņas, taurentiņi. Tas tā kā atgriezniskā saite dabai. Labajā krastā skatītāji, aplausus laivām! Laiks arī tiek ņemts vērā. Starp pirmā un otrā brauciena uzvarētājiem izšķirsies, kura būs ātrākā laiva. Laiva numur 15 ir nākamā mums pirms finiša. Lācenes Ilzītes Plosčers. No 1 līdz 18. Tādi numuri, kuri patreiz startē iebraucienā. Savādāk jūs tiksiet izpildītāji, tā kā notika laiva numur 6. Bet daudz laivas, ka viņi sasnieguši finišu. Arī pārējie viņam tikko starta pozīcijas. Nedaudz par 34. laivu. Ļoti labi, Malači, ļoti skaisti stāva. Distance viņiem jātiek pilārā no distance un jānostājas startam. Malači. 30. laiva izvirzās vadībā. Sijā Betkom Latvija. Sijā Betkom Latvija lielākais dzelzbetona izstrādājumu. Konstrukciju ražotājs Zemgalai Kurski. Lēnā garā laivas. Čubinās līdz finišam. Izvērtē katru laivu. Jūlijas sastāvā. Ja viņi saka, tad klausam. You won't keep on. Tā kā tiks vērtēti ne tikai šo elementu, bet arī konstruktīvās detaļas. Būs ir uzvarējuši šitie? Nezinu. To mēs redzēsim. Izskatās, ka regatē ir tikai dažas laivas, kas neaiziet. Vispārējās lieliski turās uz ūdens. Ja viņi ir pataupījuši kādu šo elementu skatītājiem, tad tādēļ būs tās laivas. Tā ir no koka. No koka un pakā. Kāds vēl ir palicis? Divi sīvie konkurenti. Lasam vienu paku laivas. Laivas tagad savīgi. Šogadīgs tehnikas disciplīnas. Ātrākā laiva. Trekākais piena plosums. Pilnīgs sviests. Inovatīvākā laiva. Saldais skrējums. Visatraktīvākā komanda. Kādai no 36 laivu lielās